Lai nodrošinātu sociālās atstumtības riskam pakļauto personu integrāciju sabiedrībā, projekta Nāc un dari, jo tu vari ietvaros dažādu kopienu pārstāvji, ģimenes ar bērniem, seniori, bērni un jaunieši, tostarp arī ar invaliditāti, iepazina ikdienā nepieciešams un izmantojams vides tehnoloģijas, ierīces un instalācijas. Visa projekta mērķis un arī šo darbnīcu mērķis ir sadarbība starp paaudzēm. Tātad vecāki strādā kopā ar bērniem, pie kam fokus ir uz vides izglītību, uz tādu saprātīgu saimniekošanu, uz vienkāršiem videi draudzīgiem tehnoloģiskiem risinājumiem, ko katrs mājās varētu atkal atkārtot. Darbnīcām ir vairākas klases, vairākas tēmas, kur katrā vadītājs ir viens pieaugušais un viņam viens asistents bērns. Pāriem mainās. Vienā no darbnīcām projekta dalībniekiem bija iespēja izveidot kabatas lukturīti. Man ir vadiņš, vadiņu ar turam pēc iespējas tālāk, lai nekarstu rokas un mēģinam ar lodāmuri apkārt nevicināties. Un skatās visi, skatāmies, lai. Un tālāk mēs viņu pieliekam klāt šeit pie plusiņa, ja man rokas netricē, būtu labi. Un mēģinam pielodēt. Un uzpūšam un var laist vaļā. Un viņš turās klāt. Tad, kad esat pielodējuši vienu pusi, tad tālāk otru pieliekam klāt un tāpat mēģināsim otru. Šeit mums top kabatas lukturīši, kurus mēs veidojam tad ar diodes palīdzību baterijām un slēdzīti liksim klāt. Mums pirms tam bija arī šī paša projekta ietvaros nometnē, kur arī bērni veidojam. Mēs gājām pārgājienā par nakti un arī bija ideja tāda, ko naktī darīs, tāpat neko neredzēs un lukturīšus veidojam šāda veidā. Arī lodējot un diezgan interesanti bērniem patika tomēr, jo viņi, var teikt, mums bija diezgan mazi bērni, un tas vecums, kad viņiem nav bailes vēl. Iedotu kādam 10. 11. klases skolēnam, viņš bailes skars, bet bērniem tās baiļu sajūtas vēl nav tā attīstījusies. Viņi drošāk. Šeit mēs ļaujam to pamēģināt, izmēģināt katram, kā to drusciņu paturēt, lodāmuri pielodēt, un tomēr viņam paliek tās emocijas viss. Kādā citā darbnīcā tāpa raķešu modeļi. Šajā darbnīcā es pastāstu tos pamatus par raķetēm. Tā ideja ir, ka mēs veidojam kaut kādas mazas raķetītes. Personīgi mans hobijs ir raķešu modelisms. Un šajā gadījumā, jā, es iemācu tos aeronautikas tos pamatus, kā viņas jāveido ar šādiem maziem dzinējiem. Mēs viņus arī šaujam gaisā. Tas ir vienkārši, kas tas ir? Tas ir papīrs, tas ir skočs, varbūt kāda baltā līme, maisiņš, lai uztaisītu izplatni un kaut kādi diedziņi. Projekta dalībniekiem no Ikšķilas, Ogres, Madonas un citiem Latvijas novadiem darbnīcās bija iespēja praktiskā veidā iepazīt fizikas likumus un noskaidrot, kā var izmantot atjaunojamos enerģijas resursus. Šī darbnīca ir ar visvaršāko nosaukumu visā vides darbnīcās. Viņa saucās Blēņu darbnīca. Un mēs te bišķiņ blēņojamies, bet mēs blēņojamies izmantojot interesantus fizikas likumus. Un tās blēņas sanāk īstenībā beigās ar lielu pievienoto vērtību, kas arī vispār šīs visu darbnīcu lielais mērķis. Lūk, un mēs jau blēņojamies jau 3. dienu. Un no sākuma mēs blēņojamies taisot saules zaķus, liekot 2 kalnus kopā. Tagad mēs blēņojamies taisot daudzus atspulgus vienlaicīgi. Šis objekts saucās spoguļu efekta skatuve. Es esmu šobrīd uz skatuves pašā centrālākā vietā un stāvot jebkurā vietā uz šī transportiera, kur ir uzzīmēti grādi. Tanī brīdī mēs varam mainīt spoguļa leņķi, mainot to efektu, ko spoguļi dod viens pret otru atspīdot. Un bērni šādā izzināšanas veidā var eksperimentēt paši, jo nekas viņiem neteiks priekšā, kas tad tur beigās sagaidāms. Viņi eksperimentā paši, un kā tikko mazais puika teica, vau, tur vēl kāds riekāms iekšā. Lūk, tas nozīmē, tas mērķis arī ir, ka bērnus nevis kā konstruktoru ļaut viņiem sakārtot, bet pašiem darīt, pašiem izzināt un pēc tam pašiem saprast, kāpēc viņi vispār to ir darījuši un kur ir tas magic visā tajā. Man patika, interesanti ir, izveido jaunu, tā kā prāts attīstās un domāšana arī attīstās. Es izveidoju lukturīti. Tas ir kopīgs, tas bija vairāk
eksperiments saules leduskapis. To mēs izveidojām saules leduskapi. Un es vēl izveidoju no bunčas mazu gāzes plītiņu. Izveidoju milzīgus burbuļus. Viņi daudz saglabājušies, bet jā. Un vēl es palīdzēju taisīt spoguļu durvis. Projekta dalībnieku vides tehnoloģiju dienas nometnes ietvaros izgatavoja vairākas ūdens sildīšanas iekārtas un dzesēšanas konstrukciju leduskapi pļavā, kas darbojas ar saules siltuma enerģiju temperatūras pazemināšanai. Vēl praktiskā veidā lieli un mazi dalībnieki pārbaudīja senu ūdens sūknēšanas metodi – ūdens trieci. Šeit notiek, varētu teikt, paraugu demonstrējums, kā strādā vairākus simtus gadu veca tehnoloģija, triece vai triecis, nezinu īsti kā precīzi saukt, ja? Bet ideja ir tāda, ka ar ūdeni pumpē to pašu ūdeni pāri 4,5 metra augstam valnim un nav vajadzīga ne elektrība, ne saules enerģija. Ūdens pats sevi var pacelt tik augstu. Tas ir tā kā paraugs, kad to var izdarīt arī mūsdienās. Jo tehnoloģija ir veca. Trieci izdomāja viens no brāļiem Montgolfier, tas pats, kas izdomāja gaisa balonu. Brāļi izdomāja. Viens no brāļiem gulēja slimnīcā, un aiz galvas viņam iet dzelzs truba. Un viņa, ziniet, tādi būkšķi ir trubās. Un viņš tāds neapmierināts, un kas tas ir un tā. Un viņš izdomāja, kas ir hidrauliskais trieciens, un izdomāja šo principu. Princips ir vecs, kalnos izmanto. Arī Latvijā tika izmantots, kamēr nebija elektrības. Protams, tagad varbūt ar elektrību daudz ko ir vieglāk, bet tā tehnoloģija darbojās arī mūsdienās. Un ir ļoti efektīvi parādīt bērniem, kad labas, vecas, aizmirstas lietas darbojās. Un galvenais, ka viņu var salikt, es te pat paraugam paņēmu, aiziet visparastākā santehnikas veikalā, nopirkt šādas detaļas, saskrūvēt pa pāris stundām un darbojās. Nav nekas speciāli ne jāpēr, jāmeklē vai jāmetina vai jādara, vienkārši pareizi jāsaliek. Un tur ir paraugs, kā tas darbojās tieši. Elektroniskās temperatūras datu uzkrāšanas ierīces bērniem un jauniešiem ļāva ar acīm izzināt neredzamos fizikas procesus viņu pašu veidotajās konstrukcijās. Tie, kas aizbrauks uz māju, tie paņems līdz pieredzi un prasmes un iespēju atkārtot daļu no tā savās mājās. Vai tas ir kopā ar ģimeni vai lielākā mērogā, varbūt skolā. Tās būs iespējas noprezentēt rezultātus. Jo šīs ir vides tehnoloģija darbnīcas, un mēs reāli veicam arī mērījumus. Pārsvarā tie ir temperatūras mērījumi, ūdens mērījumi. Mums ir saules leduskapis, piemēram. Tāds paradoks, jā, bērns saka, saules leduskapis, kā tas var būt? Jā, ir. Uztaisījām saules leduskapi, liekam iekšā datu reģistrātors, un šobrīd jāiet atkal nolasīt datorā temperatūru, uzzīmēt grafiku, kādi bijuši kopš vakardienas, vakar nakts. Kā tas izskaties, kā mainījās temperatūra, kā mainījās mitrums. Tad to viņi var visu skolā izveidot prezentācijās, aiznest uz savām skolām. Daļa no tādām lielākām konstrukcijām, kuru gan nav ļoti daudz, paliks uz vietas un varēs atkārtot. Piemēram, saules duša. Tātad ar sauli apsildāma sistēma, kur uzsilda ūdeni rezervuārā, viņi var izmantot dušā. Aizvakar ielējām no upes ūdeni, un tad viņš tagad tur silst. Viņš silst iet pa trubām, saule uzsilda viņu, aptīta plēvi, lai nezaudē siltumu trubas. Un tad viņš sildais ūdens satek augšā un augstais tek lejā. Projektu Nāc un dari, jo tu vari finansē no Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, un to administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Bet vides tehnoloģija darbnīcas ir tikai daļa no projekta. Projekts Nāc un dari, jo tu vari, sākās pagājušā gada 2014. gada oktobrī, kad mēs iesākām ar interešu izglītības darbnīcām, tādām tehnoloģiju darbnīcām, kas notika reizē ar pasaules čempionātu trases automodelismā, ko mēs organizējām Limbažos. Un tur rezultāts stipri pārsniedz gaidīto, un Limbažu novada pašvaldība ir ļoti priecīga šobrīd. Un mēs esam priecīgi, ka viņi atrada finansējumu turpināt divas no tām darbnīcām, ko mēs oktobrī aizsākām. Šeit
Šī darbnīca ir aktīva darbnīca. Daudziem bērniem pieaugušiem ir 1 nedēļa, bet gatavot mēs sākām tos 4 mēnešus iepriekš jau. Tātad vietējie apkaimes bērni no Krapes, no Lēdmanes, no Madlienas, no Skrīveriem nāca šeit, un mēs gatavojam tos pamatus. Ir vajadzīgi telts, ja uznāk lietus. Taisam teltu, valkam jumtu, taisam sienas. Ir jāierok ūdensvada caurules, elektrības kabeļi. To jūs redzēsiet darbnīcās, jo viņas ir katra savā vietā. Ja tur ir duša 50 metru no elektrības rozetes, tad ir jāierok 50 metru kabelis un jāiemācās, ka viņi nedrīkst apkraut ar akmeņiem, ka jārok prātīgi, uzmanīgi, cik dziļi. Tas ļoti praktiskas lietas. Projekta vadošais partners ir Latvijas kopienu iniciatīvu fonds, kas sadarbojas ar biedrību Mēs pasaulē no Rugājiem, biedrība nāca kopā no Krapes pagasta, Madonas bērnu un jauniešu centru un biedrību Dzirnavas spēks no Vidriģu pagasta, kā arī konsultējas ar Norvēģijas partneriem no organizācijas Change the World. I think that is really important because we are living today in a Es uzskatu, ka veidot šādas darbnīcas ir svarīgi, jo šobrīd mēs dzīvojam laikā, kad ir klimata krīze. Mēs novērojam klimata pārmaiņas, ko izraisa cilvēku darbības. Tāpēc mēs esam atbildīgi stāstīt jaunākajai paaudzei ne tikai par problēmām, bet arī par iespējamiem risinājumiem. Šajā nometnē mēs demonstrējam to, ko bērni var atkārtot mājās. Piemēram, kā gatavot ēst vai uzsildīt ūdeni, izmantojot saules enerģiju. Vides jautājuma eksperts Mauricio stāsta, ka projekta ietvaros viņš cenšas parādīt bērniem, ka viņos ir potenciāls, lai attīstītu klimata pārmaiņu risinājumus. I know that here in Labe we have only 3 months with sun, perhaps. Augsta līmeņa tehnoloģija, ko pavisam vienkāršā veidā var atkārtot mājās, ir, piemēram, kā ar saules enerģiju var attīrīt ūdeni. Latvijā siltais laiks ir tikai 3 mēnešus gadā, bet ja saule spīd lielāko dienas daļu, kā tas ir citviet pasaulē, var paņemt ūdeni no upes, ieliet plasmasas pudelē gandrīz līdz augšai, un tad kratīt to pusminūti. Pēc tam piepildīt pudeli pilnu un atstāt to saulē. Pēc 6 stundām iegūst dzeramo ūdeni, jo ultravioletais starojums un siltums, ko dod saules enerģija, nogalina ūdenī mītošās baktērijas. Mauricio norāda, ka ir pasniedzis kursus un seminārus daudziet pasaulē. Viņš ir saticis daudz cilvēku, bet latvieši esot īpaši ar lielo mīlestību pret dabu. Visu laiku, kad es esmu kopā ar nometnes dalībniekiem, es redzu saikni ar dabu. Es redzu, kā cilvēkiem patīk tas, ko mēs šeit darām. Tas ir labs pamats, lai kaut ko darītu, jo, ja mēs paskatāmies apkārt, Latvijā viss ir zaļš, bet klimats mainās ne tikai citur pasaulē, bet arī šeit, Latvijā. Ja mēs turpināsim tērēt tik daudz resursu, tad galu galā nonāksim pie pasaules iznīcības. Es pie šiem procesiem esmu strādājis vairāk kā 20 gadus, lai radītu ilgspējīgu rezultātu. Un šobrīd es esmu ļoti priecīgs daloties tajā ar bērniem, jo zinu, ka bērni šīs alternatīvās iespējas attīstīs. Pirms vairākiem gadiem šīs vides tehnoloģijas, piemēram, saules paneļi, bija tikai sapnis, bet šobrīd tās ir ikdienišķas lietas. Nav jēgas kaut ko piemēstot vai dzīvot ar nekaitīgām lietām, jo tas tikai visu padara aizvien ļaunāku un ļaunāku, un arī katru gadu savādāk viss paliek sliktāk, un tāpēc domāju, ka vajag pie tā piedomāt un darīt, kā būtu labāk. Ja mēs sāksim postīt galīgi dabu, tad vairs nekas nepatiks. Ja tiks izcērsti visi kaut kādi koki, viss tiks izcērsti, tad vairs nebūs koki, un mēs paši nomirsim, ka mums trūks skābeklis, viss būs pelēks, nebūs vairs jautrības. Zināšanas par klimata pārmaiņām un praktiskas iemaņas par to, kā izmantot atjaunojamos dabas resursus – ūdens, vēja un saules enerģiju, biogāzi un zemes siltumu. Tā ir vērtība ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem, jo par videi draudzīgu dzīvesveidu jādomā jau tagad, negaidot brīdi, kad būs par vēlu.